Čalis grib, lai mēs noreklamējam viņa Instagram. Aziat, Instagram.com/Marcus Pa 20 eiro? Pa 20 eiro mēs varam iet. Pa 20 eiro. Pa 20 eiro mēs ieejam. Tā Instagramā tev ir tikai 2 bildes. Kāpēc tev ir tas tur? Tu esi tipa verified? Markus Speķis? Verified? Markus Paspeķis? What's so... pagaid. What's over a man sows shall he reap. Ko tas nozīmē? Nu, tipa, man ir stipras English, bet ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Var kāds man lūdzu iztulkot, ko tas nozīmē? Ko tas fucking nozīmē? Ko sēj to pļauj? Ko sēj to pļauj? Ko sēj to pļauj? Markus Paspeķis, ko sēj to pļauj? Where agency, where fact? YouTube, davai. Markus. Simple mental hack, help me book, sales. Paga. Kas mums šitie aitišniki kaut kādi ir? Tu aitišniks esi šitas? Stavačniks šitas? Paga. MMM piramīda šitās atkal iet? Vai kas šitas tagad notiek? Vai te nav? Paga. Hey, Marcus here, completely different scenery now, and I hope you enjoy it. It's like 7:30 in the morning, if I'm not mistaken. Bet normāli. Bazarē, normāli, labs English. Kamera laba, reāli iedvesmo. Really early today, I decided to drink my coffee outside. Again, I don't suggest to drink coffee a lot, but I will be doing like 1 month without it. But coffee is good, at least in my opinion. I don't know. I drink it like 4 times a day. It's alright. My decisions and actually not kind of and you can just do it, right? Because you just... Normāli, malacis kaut ko darās. Pagaidiet. Viņš te nepiedāvā iet kaut kādos realitē, kaut kur jāiet un tam līdzīgi. Nekas nav jāiet, viņš prosta mental hack, cold email, viņš kaut ko pastāsta reāli. Normāli, vēl nav tik traki. Kursus nepārdod, nav nekur nekādu kursu, es neredzu nekādus kursus. Ir rezults. Šā mēs rezultos ieiesim. Emet, šā rezultos ieiesim. Tā. Kaut kāda rezulta ir. Pagaid, šī tik nopeli? Un tu man tikai dvacāru iedavi? Čari. Un tu man tikai dvacāru iedavi? Tev tur tādi biznesi. Čari, es nesaprotu reāli, kas... Labi. Reāli viņš prasīja followu, labi, to mēs noorganizēsim, bet es nevaru tevi, godīgi teikt, nevaru tevi noreklamēt, jo es nezinu, ar ko tu nodarbojies, man nav nejāspēr, ko tu nodarbojies. Es ceru, ka tu nodarbojies ar legālām lietām. Malacis, ka tu kaut ko dari. Tas tu esi? Čārei, tu biji šitā paudusies, es tev teikšu. Biji šitī audzes esi. Un mēs draudzējamies. Noteikti gribu ar tevi draudzēties, jā. Draudzējos ar tevi. Kruta. Nē, Markus Speķi, es ar tevi draudzējos. Markus Speķies ar tevi draudzējos. 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 Kas vēl grib draudzēties? Ar Markusu rekure links čatiņā varat iet padraudzēties. Mazums, Jūs redzējāt rezultātus. Es ar tevi draudzējos, kaktus, mēs ar tevi Tarkovu spēlējam. Es nesu Goldbergs. Esam atgriezušies mūsu... Viņi atkal ir Royal Clubā arī 2. sezonā. Brīnišķīgajā būs vai nebūs māja. Godavāts, ja man būtu Royal Clubs, es viņam nedotu tur filmēties atkal, man liekas. Un gatavi jau.
Spēķis. Nu, Spēķis viņam niknējums bija. Speseckis. Sorry, Speseckis. Jaunam piedzīvojumam. Mums Spēķis viegli. Lūk, pirmā daļa viņa jau ir ieradusies. Nu, tas tad nebija iepazīstinies. nodirsiens. Pastāsti nedaudz par sevi. Mani sauc Santa, es dzīvoju Rīgā. Man ir 24 gadi. Strādāju saistībā ar mākslu. Ierāmēju mākslas darbus un jau nodarbojos 6 gadus ar to. Kas tie par mākslas darbiem? Norvēģu mākslinieka pop-ārts. Pop-ārts? Jā, pop-ārts. Čau! Nē, nu, ātrais introductions, nu, izskatās zolīda sieviete. Bet 24 gadi? Blīd, nu, godīgi iedot. Pagaidiet, jūs tā kā arī esat redzējuši to, ka esmu redzējis es? Vai pagaidiet, te ir čatā tie, kas zin, tie zin. Ir čatā tie, kas zin, tie zin. Veiksmīga laulība bija, kā redzi, tagad dzīvoju vienam, cenšos atrast otru pusī. Bet es šitās pakavus nekad neesmu sapratis reāli. Kā meitenes staigā šitajos pakavos, nekad neesmu sapratis. Es reāli vienreiz pamēģināju, jā, man liekas, ka mammas, kad sīks bija, mammas pedāļus uzvilkt. Es uzreiz nogāzos, nekad nesaprotu, kā šitādas var. Nodarbojos ar fotomodeļu aģentūrā kā modele. Esmu pati fotomodele, arī modele masāžām. Esmu arī tusētāja. Sastādu un piedalos dažādos pasākumos kā motivators un iedvesmu cilvēkiem. Kāpēc es atnākusi šeit? Intereses pēc, kaut kā ieteica cilvēciņš, es lai atnākt, ietusēt, iepazīties jauniem cilvēkiem, un, protams, arī ar čaļiem. Jā, cerams, būs paši čaļi. Uzreiz tā kā atradu to kontaktu ar viņām, pozitīvas meitenes, jautras. Par ko tu ikdien? Nē, te prikals ir tāds, ka tie, kas zin, tie zin. Tie, kas zin, tie zin, reāli. Un tad jau, tā visa tā kopistiskā bilde, tā kā, Dienā nodarbojies. Ikdienā es fotomodelu modelu. Čau, Kevins, Protams, nevajag. arī vadu pārtīju pasākumus. Tā kā tos viņus izklaids after pārtīju. Tas tā kā, ir tā... Sorry, es nezinu, tas saucas. Nē, ir kārmītinga visādi, ir after pārtīja. Tur viņi tā kā patīk diezgan ietusēt un komunicēt ar cilvēkiem. Ļoti sevi liela. Tā kā nedaudz pārāk daudz pa daudz. Bet es domāju, viņa ir traka meiča. Kristiāna, viņa vairāk tā kā ugunīgā. Viņai iekšā ir dzirkselība. jau Kārlipē. Royal Club. Ar meitenēm esam nedaudz iepazinušies. Paskatīsimies, kādi mūsu jaunie puiši. Pagaid, pirms mēs iesim skatīties puišas, dodat man lūdzu aiziet pačurāt, labi? Please, es aiziešu pašu. Man jau spiežās jau, es jau gaidu jau. Šabušu back. DJ Star Sunglasses. I want you to take over control. Take over control. Take over control. Oh, I want you to take over control. Plug it in and turn me on. Baby, can't you see that I'm giving all of me? So it's up to you now. Yo, it's back. DJ Sunglasses, skatīt. Išos, kādus riekstus išos, ko tu raksti, Čāri? Ko tu raksti? Uzvedies normāli, lūdzu. Es stāvēju čurā un īstenībā domāju, imagine, ka es to spēķi, ka viņš Pasecki, vai kā viņam bija uzvārds, nosaucu uzvārdu viņu pa spēķi, viņš reāli apvainojās un tagad mēģina refundu uztaisīt.
Likās tas smieklīgi, ķipa. Es nomazgāju rokas, actually nomazgāju. Šeit. O, pa skaisto. Esmu no Rucavas, vairāk. O. Ķipā Iecava tikai Rucava? O. O. Bļāt, es domāju Lietuvā čalis jau. Čalis čista pie Klaipēdas reāli. Ok. Teikt no Liepājas, lai visi jūs arī saprast. Strādāju pa motomehāniķi, precīzāk motocross tēmā. Vairāk virdos motocross motocikliem, tā ir sirdī tū tēma. Nav problēmas ar tehnikām. Es tikai nebiju dzirdēt. Matīs. Deivids. Es esmu no Rīgas, galvaspilsētas, kā teikt, mūsu Latvijas. Man ir, principā, jau 23 gadi. Nodarbojos ikdienā, kā teikt, kā ar līdzīgi kā hokeja hatriku ar biškopību, pirtsbūvnieci. Ko? Kāds tur viņš pateica hokeju? Hokeja hatriks ar biškopību, ko? Principā jau 23 gadi. Nodarbojos ikdienā, kā teikt, kā ar līdzīgi kā hokeja hatriku ar biškopību. Ko? Hokeju kārtingu? Hokeja kārtingu ar biškopību? Ko viņš pateica? Kas tas ir? Tas ir tas, kurš tiktu kā sitās, jā. Nu, sitās, kurš pieņēma sitienus. Pirtsbūvniecību un pasākumu rīkošanu. Kādu veidu tev te atpūta? Pasākumu? Atpūta. Viņam ir kaut kas dīvains, jā. Viņam tas skatiens ir dīvains, ne? Viņam tā kā tas skatiens ir riktīgi dīvains. Meitenes. Prīmā. Līdzīga situācija. Principā šeit esmu atnācis, lai izbaudītu, kā teikt, savu atvaļinājumu. Protams, iepazīt arī kādu meiteni, varbūt, kā teikt, kaut ko... Bet kā viņš sēž? Viņš sēž tā kā tāds skeletiņš. Es zinu, kas ir dīvaini. Viņam kaut kā neproporcionāli, tā kā, ķipā, nu... Tā kā galva izskatās lielāka nekā viņš izskatās. Nopietnāku izbaudīt. Emocijas šī brīdī pat īsti nemāk aprakstīt, jo viņas ir daudz un tas pat arī uztraucies. Šitas tāds neko džekiņš no Rucavas tāds, nu, tāds parasts džekiņš. Bet būs labi, kā paši. Ko es sagaidu? Es sagaidu meitenes, tā noteikti visam meitenes. Skaits meitenes droši vien. Protams. Varbūt es visu šīt nožēloju iepriekš, ka es tik ļoti arī baidījies par to visu šito, bet jūtos apmierināts ļoti, kad es esmu te ieradies, neko nenožēloju. Kā pašam, kāds plāns tev te ir ierodoties? Bohēma. Tīrākā bohēma. Aiziet. Bohēma atpūt. Atvaļinājums. Atvaļinājums, protams. Jau jaunieši. Jau. Nu, tad beidzot mēs tiekamies, ne? Es esmu Tas Norbertuks? Man ir 25 gadi, un es strādāju ražošanā. Es dievinu savu darbu. Ko sagaidi te tā? Kas viņam uz rokas ir uztatovēts? Prosta šitas te čaulim notis uz rokas uztatovētas. Markusa dziesma. Tieši. To pašu laikam, ko jūs. Čiepas, ne? Čiepas. Zāle, paldies liels par subu. Paldies liels par subu. Paldies pats piesubscriboju čalis. Paldies par 2 mēnešiem. Čieps. No tādi čiepas, ko tu sagaidi no čiepām? Nezinu, labu raksturu un, nezinu, tādas, lai baigi jautrās. Tādas, lai baigi jautrās, viņš saka. Lai baigi jautrās. Bet normāls džekiņš, tāds parasts džekiņš. Nu, kurienes viņš bija? Viņš bija viesmanis. Skaisti, pat ir bomba. Nu, parasts džekiņš. Tas obligāti to jau nevar. Un galvenais liek, kur ieķerties. Beigās visiem dēls būs, ne? Sākumā es biju bišķi sabijies, tāpēc, kad es reāli nezināju, ko sagaidīt. Es vienkārši biju domājis to, ka viņi tā kā būs, godīgi sakot, iedomīgi. Čals ir prīmā, ir ok, viņš ir sakautrējies. Kāpēc viņš saka kaut prīmo? Kautrīgs, tāpat kā varbūt arī es. Zuka, paldies par 5 mēnešiem subu! Paldies, bro! Paldies! Jānis Ozoliņš 1, 2, 3 arī piesubscriboja. Paldies, jaunieši, par subiem. El Primo. Primo kaut ko. Par ko iet runa? Tas ir šovs, būs vai nebūs? Bet es zinu, ka čalim ir ko teikt, paļivom, 100 punkti. Bļāt, kaktus, paldies par pītaku šodien. Bļā, jūs mani šodien reāli džuisojat, jaunieši. Es pa jums iedzeršu to par maniem džuiseriem. Jā, pēc streama gan jau iesim Tarko. Es iešu, nu skatīsies, ja būs spots, varbūt 2 tā iesim, redzēs. Govs muš nāks. Zulka vēl uzdāvināja subu. Es dzeru. Visiem alga ienākusi, vai ne?
Paldies, jaunieši, paldies par atbalstu. Es tur redzu planšeti. Varbūt kaut kas interesants. Kura lasīs planšeti? Sākumā tikai 3-3 būs, ja? No aiziet. Paldies, jaunieši, paldies par bijāt super. Wow. Simis ies uz nākamo sezonu. Ja tu neuzvedīsies kā NPC, tad atbalstīšu. Bet ja tu pirmajā naktī jau pisīsies ar kaut kādu veceni, nu, čārī, tad reāli es tevi nobanošu. Ļoti jauni. Priekā. Izskatās tāds jauks. Es uzreiz sapratu, ka es ar viņu atradīšu komunikāciju, jo viņā ir tas, tā jūtamā aura, es nevaru viņu izskaidrot, bet var just, ka cilvēks ir pozitīvs, ka viņam ir tā enerģija. Man arī ir tā aura. Tas, laikam, nebūs mans. Tāds parasts džeks, nekas īpašs. Deivids, 23 gadi. Dzīvo Liepājā, nodarbojas ar motokrosu. Patīk slaidas, aktīvas, nedaudz neķītras un zinātkāras. Mīļākā poza sunītis. Meitenes, mīļākā seksa poza sunīšu. Es zinu, tev grēks neuzminēt. Viņi būs te? Kristiāna, 18 gadi, dzīvo Rīgā. Patīk sports un ballītes. Interesē puiši ar skaistu smaidu, augumu un brūniem matiem un, protams, melnais humors. Mīļākā seksa poza – karotīte. What the fuck is karotīte? Spoon? Spoon. Ķipa no maliņas. No maluņas? No maliņas, ķipa tā kā... What the fuck? Nē, mīļākā. Takoja. Ļoti ceru, ka man, melna, brūna mata. Tas ir tetovējums vēl? Jā, tas ir tetovējums. Ej, to nost. Ļoti tāda feina meiča vēl. Es nevaru vienkārši rītīgi iet pie tetovēm un rītīgi iekart acīs. Man ir... Čāris jau... Es jau... Rītīgi iekart sirsniņā. Tas ir tetovējums. Kaut kas vairāk uz mani pusi, jā. Varētu būt mans tips, bet varbūt neteiks 100% atbildi, ka jā, jo es gaidu kaut ko vēl. Šis jau vispār. Šitas tāds krīperis. Šitas ir no Minecrafta, tas tur. Zāles, ar tevi nedarīšu karotīti. Kāda karotīte ar tevi? Nē, šitas ir tāds krīperis, tas ir tas tur no Minecrafta, tas. Nekād bija. Tie krīperi. Vīrišķīgāks. Bildē vīrišķīgs cilvēks, diezgan nopietns. Nepateikt īstenībā to, ka viņš baigi daudz varētu dzērt vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, te reāli Photoshopā sataisīta bilde, viņš tā neizskatās realitāte. Izskatās tāds ļoti kautrīgs. Piezemēts. Zāle, paldies par atbalstu. Nerunīgs. Bet vizuāli ir ok, bet ļoti kautrīgs. Matīs, 22 gadi, dzīvo Rīgā. Interesē piškopība, dziedāšana un ceļošana. Interesē komunikabla meitene ar gariem matiem, gudra un tāda, kas saprot bohēmas dzīvi. Mīļākā seksa poza uz letes. Kas ir uz letes? Blondžīnka. Skaists augums, skaists tāds. Smoka kleita, viņai piestāv. Ir ok, meitenei ir formiņa, ir prīmā, ir kur ieķerties, ir labi. Kas tam novalks kleita, jau zinās tālāk. Kas tev līdz zina? To redzēs. Jā, tā kleita baigi foršā. Un plusā viņam vietām ir blondīna. Šitā moši es varu ieķert. Zin kā? Nu, ja tu nepietni. Pagaidi. Blondīnas ir mana tēma. Marta, 25 gadi. Uz letes karotīti. Aslīds karāti. Paldies, Zāle, pa pitaku. Paldies pa pitaku. Tā pagaidi, mums ir Marta te. Dzīvo Rīgā. Interesē dziedāšana, izklaides un tusēšana. Jā. Puisim jābūt sportiskam, garākam un galvenais, lai laba sirds.
Mīļākā seksa poza - sunīšu. Kas visiem ar tiem sunīšiem ir? Skaisti, nevis smuki, bet labi. Nu, atvaino. Everyone, kā tas summu var dabūt? Pajautā čatā. Labāks. Ok. Gan jau kāds iedos labvēlis. Nu, šie. Es varu nekomentēt. Tas mums vispār izskatās pēc izkliedētāja, tusētāja. Jā, tas vairāk tikai, zinu, uz intrigām, kaut ko tādu. Izstāst pēc tusētāja. Jā. Man liekas, ka viņam patīk bēngi. Labi, man patīk, ka viņam ir tetovējums, jā. Man ļoti vispār patīk Džeki, kam ir kādi tetovējumi, bet viņam ir brūnas acis. Tas man arī iepatikās, ka viņam ir brūnas acis. Jā, un tie laikam ir vienīgie. Pirmais, otrais labāks. Nu, ok. Pirmais, otrais labāks. Mārcis, 25 gadi, dzīvo Siguldas novadā. Patīk vēli vakaru izbraucieni, basketbols. Pēc hotes izskatās reāli. Bet viņš tāds izskatās normāls, nu parasts džekiņš. Un viss interesantais. Meklē atjautīgu, saprotošu, slaida auguma meiteni. Mīļākā seksa poza - kājas gaisā. Kas ir kājas gaisā? Kas ir kājas gaisā? Es nerūbīju tās pozas, no kurienes viņš izvelk ārā kājas gaisā. Tas ir kā? Rebek, šovakar kājas gaisā būs. Pēc tam būs karotīta un uz letes. Tev mēnešais. Labi, pēc nedēļas. Es pierakstīšu. Un kas mums vēl te slēpjas? Vēl viena blondīnka. Kas sava. Kocitīga. Actually nav Brīvu, smieklīgi. protams. Vienmēr Actually nav smieklīgi. Man tagad nedēļa ir jāizdzīvo. Actually jāizdzīvo. Actually ir jāizdzīvo nedēļa. Un runa neiet par intīmajām lietām. Runa iet par izdzīvošanu, atrodoties mājās. Vienās telpās ar sievieti to. Saprotat? Tas fucking nav viegli. sakot, ļoti šarmanti. Nu, te būs čotka, visi nospiesti. Visi sarunāts. Nu, ko, laikam jādodas meklēt viņus, ne? Laikam gan, jā. Šitās neizvēlēsies? Beigsim mocīt jauniešus un ļausim viņiem beidzot satikties. Davai, Būs vai nebūs? Tas ir jautājums. Tas ir jautājums. Čau. Ei, tu. Čau. Čau. Čalis! Ej, tu noc! Oh. Čalis jau mirst jau! Čalis jau... Ej, tu noc! Sitā ir manējā! Labi, kā jums? Mēs esam Mārta. Čalis jau sarkans jau! Viņš jau brīkti jau! Viņš jau... Mani sauc Santa. Man sauc Dēļa. Prieks iepazīties. Prieks iepazīties. Meitenes nāk iekšā mums Lielgabals visas uz 3 reizē. 12. Es no sākuma iedomājos, ka viņas varētu nākt visas pa vienai, un tad varētu arī lēnām saprast, ko darīt, kur kā, bet viss iegāžos uzreiz, es domādams apjūstu savā prātā, nezinu, ko vispār domāt. Kā jums iet labāk, sāksim ar to? Labi, iet tikai nedaudz uztraukums. Bišķiņi ir, jā. Tas ir normāls, pēdējās tie lietas. Sākumā es biju pārbījusies, pēc tam, kad es viņus ieraudzīju, bet kā, atgaitas. Ot, ok. Iedomāsimies, čat, ka jūs tagad esat, kāds no jums tagad ir tur, tur. Man ir 99% puiši, tāpēc runāsim par puišiem. Jums būtu, tā kā jūs vēlētos uzsākt kontaktu ar kuru no viņām visām trijām? Ar kuru no visām trijām jūs vēlētos uzsākt kontaktu? Ja jūs tur būtu, ja jūs tur reāli būtu. Es laikam ar to, kuru pati pēdējo prezentēju, to ar to cepuri. Laikam visticamāk, es ar viņu gribētu uzsākt kontaktu. Tāpēc, ka es ar visām pārējām reāli, tur, man tur liekas, šitai Martai tur ir vēsturīte, kā saka, kas zin, tie zin. Tā, kas taisa tos uzacu masters, tai, ticības nav. Izskatās, ka tur ir pirmās nakts vakars, tur būs tā kā iepriekšējās sezonās. Tā izskatās tāda, mierīga.
stresiņš. Un, protams, čāri dzīvē izsās labāk nekā bildēs. Ja godīgi, viņas neatšķīrās no bildēm, bet ir savi plusi, ir savi mīnus, ka man savu izvēli lika pārdomāt. Ar ko jūs... Šitā izskatās tāda, tāda zolīda. Ķipa tādā ziņā, ka viņi, tāda ķipa, no visām tāda zolīdākā izskatās. Teiksim tā, ar galvu, ķipa tādā ziņā. Tad pareiza, jā. Nodarbojaties? Motocross. Ar ko tu? Biškopība, pašam ir savs uzņēmums. Jā. Kaktus uzgiftos subu. Kaktus pats bija giftot subu, bro. Paldies. Būvēja pirtis un arī rīkoja pasākumus dažādus. Izklausās interesanti. Brauksim uz pirti ciemos. Un tu? Vienkārši ražošana un viss. Jo. Māc. Es redzu, ka tu diezgan uztraucies. Nē, es uztraucies. Viņa tāda atraktīva, bet viņa tāda kodīga. Viņš ar dzīvēsies arī tas kautrīgais. Tās ieslēgs mazliet tevī. Un tas bija mans pirmais iespējas par viņš īsti. Es viņam bieži arī teicu, kur tāds kautrīgs atslāms. Viss ir okei. Vai, šis būs labs. Jūs mani reāli džuisojat! Paldies, Aleks, 13. A klase vecais. Paldies! Gadu palika uz otru gadu, bet nekas trāks. Paldies, liels. Sen ir ielēts. Yes. Jā. Un ko jums tas jau sauc, ne? Vajadzētu palikšanos, jā. Bija nedaudz uztraukums, tā kā mēs iegājām iekšā, bet pēc tam puiši kaut kā mācēja iedrošināt, pajautāja jautājumus. Santa, viņa tāda kautrīga sākumā likās, tāda kā zvaigzniem varētu paņemt. Tāda mīlīga. Tāda sepīga. Paņēmi arī aizvaidziņiem? Nē, man nevar jau sākumā. Būs vai nebūs? Būs. Jā, Zulka, paldies par gifted subu, bro. Paldies, liels. Paldies. Paņēma aiz... What the fuck? Tā, ko mēs šokar darīsim? Es domāju, ka atpūtīsimies pie atpūtas, ko tālāk. Tev redzēs. Kādi ierosinājumi. Mēs pisīsim ogu miers. Ok, čalis no stūra, mēs pisīsim ogu. Viņš ir tomēr komunikābls, ar viņu var pajokot un, ir ok. Kristiāna reāli tā kā ienāca vienkārši, es nevaru vienkārši raksturot ar vārdiem. Bildē bija savādāk, bet dzīvē redzot, viņa vienkārši fantastiska, vienkārši, bez vārdiem. Jā, čalis pisīs visu, kas kustēsies reāli. Lai sajauktu Zāle, kārtis paldies un par veidotu gifted veselīgu subu. konkurenci, mūsu jau Nē, jūs man draudzīgajai reakcijas kompānijai paldies, pievienosim vēl 2 skaistules. Davai! Čau! Pēkšņi. Ienāk vēl 2 meitenes, reāli mēs vienkārši tiešām bez vārdiem. Tas īstenībā pilnīgi visu sagriez kājām gaisā. Mani sauc Ļubo, man ir 26 gadi, esmu no Rīga. Es strādāju kazino Vudo krupjē. Izcili! Vienkārši izcili! Vienkārši for real. Man tas ļoti patīk, interesanti. Var jebkuru novadīt pa krīti, ruletīti, ruleti diez vai, bet, Barbie. blackjack varam nospēlēt. Pat es nodarbojos ar sportu, uz zāli es pati neju. Ar ko? Ar fortu? Sportu, sorry. Fortu. Varbūt tikai ziemā, man patīk skraidīt pa mežu un gulēt. Labi, ok, prīmā. Kā jums iet? Nodarbojies ar fortu. Mani sauc Ļubo, kā jums iet? Tā bija meitene, kas kā zaža galva vienkārši ienāk tās. Reāli ietspīja. Vēl 2 ienāk, un tu tās 3 aizlaidzis gar aus, bet tu saproti viņas, tu esi kādu no viņām arī iedomājies, tu zini viņu, bet ir 2, un tad ir atkal galvas lauzīšana, un tad tu domā, ko lai dari. Kā tev sauc? Dārta. Prieks tev ieties, Marta. Kristiāna. Mārcis. Matīs. David. Santa. Oriģināli es nāku no Kokneses, bet šobrīd gandrīz gadu dzīvoju Rīgā. Es studēju psiholoģiju. Tā iemesla dēļ es esmu arī pārvākusies uz Rīgu. Brīvajā laikā
Kaut ko man atgādina. Es pieskatu Tā nav Undiksone? bērnus, un pirms tam es strādāju klientu apkalpošanas sfērā, kas man nepatika, un to es sapratu, tāpēc es pieskatu bērnus. Labāk paskaidro, kādas emocijas pašlaik tev ir. Man? Jū. Nu, parastās. Nu, bišķiņ es tā uztraucos, bet bišķiņ nevisai. Es iegāju šī mājā tā kā savās mājās. Nekādas jaunas emocijas nebija. Bija simpatiskas meitenes. Par puišiem, nu, ir kā ir. Varētu būt bišķi labāk. Mammai ļoti. Adekvāta. Labi, viņa ir forši. Bet man kaut kas neliekas īsti ir tīrs. Es nezinu kas, bet kaut kas tur līdz galam nav. Ļubova, 26 gadi, dzīvo Rīgā. Hobiji – mūzika un sports. Puisim jābūt sportiskam un īsiem matiem, bet ne rudiem. Mīļākā seksa poza – misionāru. Kas ar tiem misionāriem un suņiem ir? Kaut kas interesants būs arī kā uz Nedomāju, ka letas. jūs būsiet tik daudz, bet ir labi. Mēs arī Būs ar šoks. Mēs arī nezinām, ka mēs būsim Jūs mums uztaisiet reāli šoku pārsteigumu. Jā. Jūs mums arī. Sajūts ir diezgan straglējošs, sirsniņa pukst, un es ceru palikt arī tētā ar Skājam tā tu, kas ar to bantīti? Ka neierodīsies vēl 3 čaļi. Ko laikam meitenēm ir e-mailī? A, ko jūs darat? Kādu? Martīni. O, forši. Ir kaut kas salds? Jā, lūdzu, saldu. Jā, garīgs. Mēs stipru. Jā. Tas vīns ir salds. Nu nevar būt, ka man vienīgajam viņu atgādina. Ielēj to. Dārta ļoti kautrīga. Viņa ir... Tu vari paņemt reāli savu... 13 gadi. Esmu gatavs pimtubu. Izdari šovakar vat šitā un zem sedziņas. Un tas ir vienīgais, ko tu šovakar vari paņemt. Tāda sajūta, ka viņa būtu atnākusi uz turieni, kur viņai ņēmējs. Nevajadzētu būt. Ar ledu. 13-gadīgais ņēmējs. Interesants pārsteigums, kad meitenes tomēr vēl ieradās. Tā forša cepure. Evo, moderatori, kur ir? Nu te kaut kāds reāli, kaut kāds... Paldies, tev arī. Čaris kaut kāds ir nobanojis. Gudra izskatās no malas. Daudz nerunā, domā, ko runā. Simpātiska meitenīte. Man viņa patīk. Kas tur notiek? Tu tur čurā? Ļuba, viņa tāda ar savu stilu, tāda meitene. Sākumā man arī viņa tā kā iepatikās. A, ko tu dzer? Šampi. Es te tev jautāju. Man ir piespiedas šampi. Mēs visi dzeram šampi. Tāpēc pārāk ātri lūku pieliesies. Viņš ir garš, man patīk viņa džempris, jā. Tādas arī sev gribētu. Visvairāk no ko nevaru pateikt. Viņš man neinteresēja. Pēc pirmajiem iespaidiem, kurš no puišiem liekas vissimpātiskākais? Mārcis, viņš ir tāds nosvērts, ļoti nosvērts. Deguns spalvens. Emocionāli stabils, vismaz šobrīd tā liekas. Un pienes. Pienenes? Pienes, nu varētu, jā, es neatteiktu. Pienu? Nē, pienes. Nu jā, protams. Ar viņu ir patīkami atrasties vienā telpā, komunicēt, lai gan man tā kā personīgi grūti viņu saprast. Bļā, te tā būs battles par puišiem. Viņa jauna tādu, viņa nav ko tādu vēl redzējuši dzīvē varbūt, bet viņu vajag bišķiņ iedzert, tad viņa varbūt atversies un būs jautrāka. Dārta, 19 gadi, dzīvo Koknesē. Hobiji – zīmēšana un sports. Puisim jābūt no 25 gadiem. Brūniem matiem, sportiskam, Tevi 19 puisim jābūt no 25. Kāds sakars? ekstravertam. Mīļākā seksa poza – kājas gaisā. Kas ir kājas gaisā? Grozmē, ja? Vienīgais džatlmens šeit, jā? Lai visiem. Man tā liekas, ka tā bija. Man arī No 25 gadiem cik nauda parādās? Vai kas ir? Nu, man liekas, pirmā, kas piedzersies, ir Dārta reāli. Jo no meitenēm. Nu, kā laikam taustieši? Par jaunajām meitenēm? Jā. Kas viņai papaviem? Kas viņai pa dankiem kaut kādiem? No puišiem man cepīja Deivids pēc viņa tā pozitīvā tā kā rakstura. Marta, slaida, skaista, jauka sieviete. Viss tā kā nākās, tā jau redzēsim. Būs vai nebūs? Vai ne? Cerams, ka būs. Būs. Kā jūs gero bačūrai? Bro,
I don't get your text. Nu, bro. ko jaunieši, man Kas tas prieks, lietuviešu ka ir? esat sapazinušies un iejutušies, bet viss tik vienkārši nebūs gan. Šīs tas vēl būs jāpadara, tāpēc dosimies ārā uz terasi un kas zina, kas jūs tur gaida. Paldies! Nu, protams, ir konkurence, kad ir vairākas meitenes, bet cerams, ka būs labi. Kompānija šobrīd ir ļoti izcila. Ēka, viss tīrs, kārtīgs, reāli, viss sapucēts priekš. Nē, es uzskatu, ka džekus vajadzētu. Blin, nu, ķipa, vajadzētu labākus džekus. Es reāli, Šitie džeki netur līdzi Pašreizējās līmenim. prognozes būs tikai labi. Nu ko? Ārā esam Prātīgi? iznākuši. Ko prātīgi? Pacelsim glāzes. Davai, priekā. Nu, ko nepateicu? Tas kārtībā. Labi, mēs esam 3, meitenes ir 5. Ko tad mēs gal galā īsti darām? Vai ne? Jo, Nu, kā mēs džeki zinām, netur līdzi civilizētu līmenim. meitenēm priekšroku tomēr. Īpaši šitas. Tur vēstule. A, kurš lasīs? Čimpiņu boliņu vai kāds labvēlīgi. Reku jau pieteicās. Mēs Lietuvoj turim только пошел в 11 булас матчес. Бля, iztulkojiet man, es nerubīju. Gerai, Cepelinis, zirga galvas, čempionas Latvijā. Nezinu, ko es pateicu, tikko nav nejausmas. Tā tad dzīves sastāv no nejaušībām. Arī jūs esat satikušies Viņiem Lietuvā tāds pats šovs? Ir nejauši sagatavots 8 aploksnes. Izvēlieties katrs vienu aploksni. Atrodiet savu palīgu. Es domāju, ka vēl kāds varbūt no puišiem atnāks, vai būtu jautrāk, interesantāks. Jo izvēle te baiga nav liela, bet nu ir interesanta. Domāju, vēl iedzert vajadzēs viņiem. Vakara vadītāji. Vakara gaitā jāparūpējas par vismaz vienu aktivitāti. Spēle, rotaļa, izaicinājums. Aktivitātei jābūt kustīgai, jautrai, aktīvai, ne galda spēlei. Jārūpējas, lai dzērieni nevienam netrūktu. Nu, protams, par ko es parūpēšu. Ok. Mans Zūka, paldies par pienākums bija gifted tā, subu, lai bro. glāzītes nevienam nepaliek tukšas, par ko es arī Jā, Ginča, pēc kā rūpējos. tu Nevienam to nav tukša no- glāzīte. noteici? Mēs jau esam ar Ļubu izdomājušas izklaidienu. tu tipa ir žoskie kadri, jā? Maz vajag, lai es piedzertos. Labāk, lai piedzeras citas bišķi vēlāk. Pareizi. Ļuba, actually, Ļuba tāda saprātīga izklausās, ne? Nu, viņa tāda, ķipa, viņa pagaidām, viņai vienīgais, kas tā kā, par ko, kāpēc mēs pa viņu iesmējam, ir tas, ķipa, tas akcents, ķipa, kā viņa, bet visi, Gādāt, lai viņa katrs actually tāda, sakot gan ar sevi, gan galviņu, vietošu ar sevis. galviņu. Ja ar kolēģiem sarunāt neizdodas, tad pienākumi ir citu vietā uzturēt kārtību. Māja kalpotā. Uzturēt izskatu katram, jāieturpīs gājas pleķis, aiziet pārģērbies, jāsako ap sevi pievākt, lai viss ir tā kā izolēti. Mēs zinām tavu pagātni, davai nevar. Kas nenodara ļaunumu nec cilvēkam, nec telpām. Čelis pat dimok Pēc nesaprot. rīta rosmas Jā, jāskat tā. kā es domāju, ja es būtu atbildīgs par mūziku viņiem vakarā, un es pirmajā dziesmu, ko es viņiem ieslēgtu, būtu šitā reāli. Man nokancelotu. Натер с ладошек ручничок, смешал под дозе табачок, курнул, но вроде не навоз, кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, и вы, афганка, да повеселее. А так сидим, глядим в окно, прибило так, что все равно. Дымо, пошел по комнате дымо. Курю tas tiktoks pazudis. Дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Вдруг сзади кто-то нам салам. Es zinu, ka jūs neesat šito redzējuši. Но мы в ответку пополам. Зашел кентишка из налива, закинул 8 литров пива. Ну что могу сказать, вы, афганка, да повеселей. Чат kā no WhatsApp kaut ko А download. так сидим, глядим в окно, вообще прибило на говно. Kā no WhatsApp kaut ko var Пошел по комнате дымок. Iemācīt, lūdzu. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. WhatsApp web. Курнули снова ручничок, с него поймал. Ai, bļāj, labi, ka viņš jāparāda. Bļā, bet es te tu ir...
No? Man tagad jābūt klusumā. Labāk klikšu save as. Tā tas strādā. WhatsApp, būs WhatsApp kaut kāda ziņa, būs WhatsApp vidziņa. Noskatās sākumā video. Es noskatījos. WhatsApp web. Jā, atradu. Натер с ладошек ручничок, смешал под дозе табачок, курнул, но вроде не навоз, кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, вы, афганка. Bet labs, nu sakat, ka labs. Bija labs. Kā jūs domājat, mani nokancelotu par to dziesmu? Vai viņi actually piebiedrotos? Telpa, kur notikusi aktivitāte. Jā, tūlīt paskatīsies, kas man ir. Kārtības uzturētāji. Man īstenībā tā ir, kad es iedzeru, man patīk sakopt. Es vienmēr skatos, kur ir tīrāk, netīrāk, jānomazgā trauki, jānoliek vai vēl kaut kas. Es jums teicu, ka viņa ir goated. Es jums teicu, ka viņa ir normāla, reāli. Viņa un Ļuba reāli divas normālas. Jums interesantākais ir tas, ka visi kaut kur strādās, un kur ir dzers. Reāli, nu. Pak bārmeņi jau kaut Bārmeņi jau nekur. Tā kā visu tevīm pa lielam ir. Es no rīta jau sportoju. Tu jau sporta skolotājs. Sporta skolotāji neliek alkoholu. Rīta Rosmes vadītāji. No man bija... Rīta Rosmes, kāda Rīta Rosme? Kāda Rīta Rosme? Tas atgādina, tā kā Eģiptē bija, ķipā, tu piepisies visu nakti dzer nereāli, un tā, ka vispār dīrsākuču, vienkārši tev acis zilas, tu no rīta piecelies, tev urīns jau caur acīm, lai nārā, tu vienkārši nomīsties, tu izej ārā, tu ej uz to ēdnīcu, lai pāriest to brokastis, vispār nekāds prosta tev no viena stabu uz otru, un tur tie animatori tajā viesnīcā. Ej, иди сюда, йога, sporta stunda, davai, nu ko tu, davai. Tīrsā. Man vienreiz ievilku uz turien uz to jogu. Ej, tu dirsā. Jā, Rīta Rosme jāvada kā galvenajam. Nu, protams, man ir vicevadītājs, man asistents un, nu, protams, kā saka, nevienu nenomocīšu, bet, nu... Nevajag tās sporta stundas no rīta nevienam nav vajadzīgas. Galvenais, tikai neaizmirst savus pienākumus. Labi, tad varbūt iedzersim. Vienkārši par to, kas mums ir, kādi mums ir katram pienākumi. Tādā gadījumā... Eģiptē, ģisjudā, jā, tur viss krievu valodā notiek. Viss ir skaidrs, jā? Nē, man būtu vieti vārds. Vienkārši pamostamies no rīta uz to Rīta Rosme. Tas ir tavs darbs. Tas ir tavs darbs, tas vēl ir. Nekāda Rīta Rosme. Pamēģini mani piecelt no rīta. Ot mana Rīta Rosme. Komunikācijas ziņā viss ir ok, bet, un, protams, kompānija vienmēr izcelsies kāds. Labi, priekā. Priekā. Tagad nedaudz nošķirsim puišus, lai meitenes var sagatavot pārbaudījumu viņiem. Godīgi sakot, vajadzētu ar koleģiāli. Kaut tā mēs tā atpūšamies, bet klausies, izstāstīt, bet koleģiāli izdomāt. Es nesaudzos par kompānijas ieguldītas liepējnieks. Nē, man patīk, man cepīt. Reāli sākam domāt. Tā ir koleģi. Izmaiņas. Tad mēģi značit ir vairāk pa divām. Es kur gadā biju, un arī Šalnušai Kārī esmu bijis. Mēs varētu sākties nevis tur dirbs. Es vispār domāju, varbūt, ja man dzīvē sajies, pārvākties uz Eģiptu uz pāris mēnešiem. Mēs nezināsim, jā. Mums vajadzētu izdomāt Šalnušai kā nevajag vīzu. Tas nav tikai čaļa balss. Tas arī, tu esi meiteni. Tu rēķini, pieņemsim, piemēram, 6 balsis. Pēc cits sajies, tic man. Jebkurā situācijā mēs esam šeit un tagad mēs kaut te pofīgi iedzeram. Priekā, veči. Paldies. Reāls viss rītīgi sabijies. Plānus jau čaļiem reāli, bet tomēr diezgan laba bomba. Vienīgais tu bišķi man tie vietēji iedarētāji tagad pēdējā reizē jau bija vienalga reāli runā. Nē, nekautrēs. Droši. Es tikai tā pasaku. Ja tu kādreiz redzi, ka mēs tur runājam, tā kā, ir pirmā diena. Ok, nākamās dienas piebremzējam, kā saka, nepārtraucam nevienu, bet ir pirmā diena, bet reāli runā. Man liekas, viņiem vispār nevajag satraukties. Viņi 3,
Viņiem vienkārši vajag čilot, un tās meitenes, kuras, vajag ļaut pašām meitenēm izvēlēties. Tās pašas meitenes gribēs veidot kontaktu ar kādu, un viņas vienkārši pienāks un sāks runāties. Viņiem vispār nekas nav jādara. Runājam visi 3, cik vien varam. Jā, kaut kāda jēga. Mums ir iespējas, Baigi jau negribās pārtraukt. No visiem dalībniekiem visforšākais, protams, esmu es. Tas ir skaidrs visiem, ne? Viss pārējie ir ok, bet ar mīnusiņu ir tas augumā mazākais Matīs. Pēc 2 nedēļām nelaidau šarmu šeipu. Kurš būs šīs nakts balvas varonis? Matīs. Šķiet, ka meitenes ir atradušas prezervatīvu groziņu un ir gatavas pārbaudīt puišus ar kādu uzdevumu. Pagaidiet, te būs kaut kāda dildo vai kaut kas tam līdzīgs? Kā jums liekas, tur ir kaut kāds garšiņām? Es domāju, ka noteikti, jā. Pašas par sevi meitenes ir diezgan foršas, atklātas, labi izskatās. Bet kāds fucking... nesaprotu. Kāds prikals prezervatīviem no garšiņām? Kāds var man paskaidrot? Kāds fucking prikals prezervatīviem no garšiņām? Es nerobīju. Ok, smaržiņa, jā. Smaržiņa varbūt, bet garšiņa. Kāds fucking garšiņa? Pēc kā garšiņu man vajag? Simpātisks, tā kā diezgan viss ok. Man liekas, smaržiņa, jā, bet ne jau garšiņa. Meitenes būs iedomīgas, varbūt kaut kas tāds, bet nē. Es domāju, ka mēs varētu izklāt spēli izdomāt viņam. Kādu? Lai viņi uzliek uz pieru un noķer ar muti. Tās varētu būt interesanti. Tev sanāca. Puišiem bija jāuzliek prezervatīvs uz pieres. Kas tas pa preziskinu? Manos laikos bija reāli ģūreks un viss. Es vairāk nekāds nezinu. Pagā kaut kāda vēl laikam bija. Kas ir skin? Un, protams, man jau nesenāks. Skin ir labi, ja? Bet puišiem bija jānoķer viņš mutē. Tad lai nāk pirmais iekšā. Čau. Sveiki, dāmas. Sveiki. Čau. Tavs uzdevums šodien būs paņem uz Tejas paciņa. Tas sākumā likās, ka tā ir fufels, kas tur, ko tur mēģināt reāli. Bet beigās, tagad tu tur esi, un tagad tu tur mēģini reāli, tas ir daudz savādāk. 3, 2, 1. Aiziet. Vēl bišķiņ. Tu pamēģi viņu, lai viņš tā nolid un ar zobiem noķer šitā. It kā jau viņš likās, viss tu forši feinis līd lejā, bet tu nevari viņu noķert. Tu mēģini. Sanāks tev. 20 sekundes. Mārci, davai. Es cenšos. Davai. Kas tas par uzdevumu? Priekš kām? Būtu labāk uzdevuši uzvilkt viņu 20 sekundēs, ne? Nebūs. Es nemāku tā kā jūs. Nekās malas. Izskatījās no malas it kā vienkārši, bet arī pašā laikā tas nebija tik vienkārši. Ja gadījumā krīt, vari droši mēlīt ņemt ārā un aizķert. Jā, es tev iesaku muti turēt vaļā visu laiku. Un strādāt ar mēli. Manuprāt, viņš bija ļoti par daudz atbrīvojies. Tieši tā, un mēli vēl izņem ārā. Tad un pamēģi ar mēli. Sekundes. Jo vēl ir svārķa un paciņa būs arī savs, un tad būs noķersi. Kāpēc man uzreiz šitā dziesma galvās ir? Reāli čaris. No visas sirds to varēja redzēt, saprast. Čau viņā. Da priekš kam to darīt vispār? Kas tas pa uzdevumu? Kristiāna, ja tev būtu jāizvēlas kāds no puišiem, kurš tas būtu? Vai nu Deivids, vai nu Mārcis. Priekšroku dod Deividam. Jo vairāk prezervatīvs tu paņem mutē, jo labāk. Bet tev ir tikai 1 minūte laiks. Centies vairāk ar uzvedas kustību un mēlīt ārā.
gandrīz. Protams, es liku savu motivāciju uz Deividu, tur jau bija acīm redzams. Jā, tas ir redzams. Viņš ir talants. Saņemies. Diezgan īstenībā. Jā. Tas ir mēģinājums. Gandrīz, vai ne? Vēl bišķiņ palika. Tev ir sekundes. Nedaudz pakustīt. Pakraties. Bija mutē. Bija malīgs, tev Slovāks manā. Paldies. Paldies. Piedāvāsiet varbūt vēl kaut ko. Pirmoreiz, protams, nevienam neizdevās. Mēs viņam devām otro iespēju. Jums ir dota iespēja no mums. Katram vēl paņemt pa vienam prezervatīvam. Jums būs tagad pagaidām neiet. Ļāj, pasieties uz šito čuvaku. Kāpēc viņš tik dīvaini izskatās? Ierobežots laiks. Kurš no jums vismaz? Viņš izskatās pēc tā čuvaka, zināt, kurš pa skolu staigāja. Jums stabili bija tas viens fujiks, kas skolu staigāja ar to somu. Šitā teķība. Ļāj, tas ir tas fujaks. Tas ir tas fujaks, leģīt tas. Tas 1 punktu dabūs. Viņš vēl Tas būs lēkāņi. Tā kā jūs mierīgi. Kurš pirmais, jā. Respektīvi, bija sekojuši. Aiziet. Tev būs. Mēs tev ticējām. Ar vieglu lēnu kustību mēlīti, ar vaidziņu, ar acīti tiek darīts un viss ir kārtībā. Malēt. Šķiet, ka viens pāris jau par kaut ko ir vienojies. Tas tā kā man, jā, dāvana. Vēlāk tev iedod. Šķiet, ka tev simpātija jau atrasta. Kādi plāni uz vakaru? Nu, pārgulēt. Pagaid, Deivids zina, ka viņai 2 bērni. Tiešām es netaisos. Tas nav pa manam. Ar mēles Lietu var bišķi mēli. Mēlīt arī jāgāda. Beigās sāka jau tā kā veidoties tur instinkts, tā kā bišķi jau tā kā tu skilu uzskačā. Aiziet! Jā! Beidzot! Rezervatīvas var paturēt. Viņiem tas ļoti labi izdevās sākumā. Un cerams arī nākotnē. Ej, jau! Ej! Ko viņi tur tikko pateica vispār? Nu, nevajag jautāt, tikai viņam nesaka, ka čalis tur viss sarkans Kas tad mums te ir? Kāda aploksnīte? Kāds vēlās izlasīt? Vēl meitenes. Varētu Džekus varētu. divus. Tā. Ļuba reāli Darbie dubultoja. dalībnieki, šis ir tikai sākums. Puisis, kurš uzvarēja, ir nopelnījis iespēju izvēlēties sev meiteni, kura vislabāk tīk un kopīgi var doties izvēlēties istabiņu šai naktī. Otrās vietas ieguvējs to dara nākamais un trešās vietas ieguvējs seko. Meitenes, kuras šonakt paliek bez pāra, nakti pavadīs koptelpā. Wow, ok. Tā ir grūti izvēle, viss jūs esat skaisti, viss ir ļoti labi. Pasieties, kā viņa. Redzējāt, kā viņa? Ai, tās vecenes ir tādas, vispār tādas meitenes. Viņa ķipā, pasieties, kā viņa. Pasieties, tas skatiens. Skatieties. Vai citīs vēl es kārtīgi? Skaties, tagad ir jāizvēlās. Tā ir grūti izvēle, viss jūs esat skaisti, Uz to skatienu. ļoti labi. Viņa saskatījās un pēc tam novērsa skatienu. Visi jau reāli dabūja, paņem mani. Saņemies. Tu to vari. Tagad tas ir jāsaka. Kāmēs! 5, 4, Marta. 3, Tā Marta. 2, 1 pusi, 3. Turēt rokas. Spēles ar prezervatīviem, viņš man deva 5 kulakā un vēl pats ņem tev prezervatīvas. Deivids un Mārta kā pirmie var doties izvēlēties sev šīs nakts istabiņu.
Zinot to, ka es esmu pirmais un man ir dota pirmā izvēloties meiteni no visām 5, jo mēs redzam, zinām, ka viss ir skaists, viss ir simpātisks, tad izvēle nebija diezko. Kur tu, čali, kur tu jau aiztiec? Tu viņu pazīsti burtiski 1 stundu, un tu jau viņu aiztiec tādās vietās nedrīkst. Viegli. Man ar viņu tiešām ir komfortabli. Komunikācija laba, tu nejūt nekādu neagresiju, visam mierīgi. Par mājas telpām, ja godīgi, ir prīmā, patīk, ļoti patīk, ir kaut kas prīmā? Jauns, kaut kas neredzēts, ļoti stāvs trepes, baidos par viņām ar turpmākās dienas, bet es domāju, ka būs ok, neiztaisīs brīnums. Man viss patīk. Protams, mums ir arī vislabākā istaba. Visas istabiņas ir labas. Davidam pirmais, kas iekrita acīs, tā bija duša. Man, protams, ir tas, ka man vajag gultu. Es uz dīvānu nevaru pagulēt, man sāp muguru uzreiz. Šitā laba istaba. Es tev nostīšu. Tā labākā istaba. Man bail izvēlēties nepareiz reāli. Tu zini, kāpēc? Viņš ņems to melno vai to tumšiem matiem. Jūs esat superīgs. Tā ir tik grūti izvēle, vecīt. Bet es teikšu reāli, jū, tu man šodien iecapīji. Tā kā tiešām. Okay. Pēreku proji skaties, tas ir reāli būs vai nebūs smash or pass. Ja, paši gala sākuma patika, tāpatās kā Ļuba, reāli, bet, Kristiāna, viņa vairāk kā man blakus bija. Jebkurā brīdī, ko mēs darījām, viss tas iesākums vispārējais, viņa visu laiku blakus bija, reāli, tas man rītīgi iecapīja. Par ko tur? Las tevi iecapīja. Kur mums ir jāiet? Noteikti jau uz otro stāvu. Tur jau tās istabas. Tad jāuzdas mums koferis. Kurien jāiet? Tur vēl augstāka ir istaba, bet mēs varam aiziet uz stopus pamēģināt sākumā. Tāpēc, ka tur ir aizņemts? Parādi? Te nav aizņemts. Mārcis, laikam viņu tā sauc, kas izvēlējās mani. Mēs kaut kādā brīdī saskatījāmies, bet es zināju, ka es nepalikšu viena. Tā, es vēlreiz pārbaudīšu. Šitā baigā dāmīte. Jā, te ir lielāka platība. Par platībām runā. TV vai tu negribi TV? Es nevaru saprast. Tad izvēlies ātri. Īstenībā pēc manām domām viņa varētu būt labs pāris. Es nezinu, protams, kā tur būs, bet viņiem izskats atļauj. Kāds labs pāris? Markus spēj čatā jau aizsita viņu. Kāds labs pāris? Viņas ir vienkārši fantastiskas, lieliskas. Māja, terase un viss pārējais reāli vienkārši ir tā kā sapnī reāli. Labāk pat nevar gribēt. Blīn, es gandrīz aizgāju to istabu. Tu gribēji uz teļi? Nē. What the fuck? What the fuck? What the fuck is this? Просто random koridori, nezinu, kur iet un pēkšņi vienkārši vai samīļoja. What the fuck? What the fuck is this? Tā, laižam. Wow, kas te mums notika? Stāsti, Mārci, kā bija, kādas sajūtas apskaujot Kristiānu? Tas viss notika dabiski, tāpēc... Tas fucking nebija dabiski, vecies, tas bija cringe. Reāli, visi mirkļi ir jāizbauda reāli. Ja tu nemēģinās, tu neuzzinās nekad. Es tā kā piegāju pie viņas un apskāvu viņu, un viņa nāca pretī, un tā arī viss notika. Es būšu ļoti banāls, jo tiešām jūs esat ļoti skaistas visas. Nē. Bet man patīk tie paši gaišākie prāti. Es neesmu rasists, bet es izvēlos tevi. Ok, labi. Vārdi reizēm, kuru es biju vispār izvēlējies kā trešais vārdā? Tu izvēlējies Santu. Jā, Santa. Respektīvi, tā, ka mēs šķirstījām tās bildes, bet neskaitot tā, ka... Blin, čat, kas viņam virs zobiem ir? Es tādu pirmo reizi redzu vispār. Kas tas tāds ir? Kas tas ir? Kāpēc tā notiek vispār? Mēs, izvēle. Pastēti. Tu tā nav pastēti. Venoms. Ak, pastēti. Sēnīte. Viņam krekls uz otru pusi nav? Bļāķ. Viņam krekls uz otru pusi. Ai, bļāķ.
Zuka, paldies par subu. Paldies par subu, Zuka, labvakar. Kā es tev labvakar pateicu? Paldies tev par subu, paldies. Jā, kārtējo subu es gribēju pateikt. Lējāmies meitenes. Nu, tad bija tāds, nu jā, kad... M. Krekls. Tas daudz ko pasaka, ja izmērs, viņš ir sīks. Es izvēlās Sandu, kā teikt, es uz tām blondējām meitenēm vairāk pavilcies. Nu, bet beigās tā secība bija, kā teikt, arī tiešām. Nē, bet nav otrādāk. Nē, vai ir? Vai ir? Pagaidiet. Nu, kā mēs plānojām. Nu, tad bija tāds, nu jā, kad... Nu, ir otrādāk. Es izvēlās Sandu, kā teikt, es uz tām blondējām meitenēm vairāk pavilcies. Nu, bet beigās tā secība. Bet šitas logo, tas polo, kā viņu saucās, kaut kāds polo bija, es aizmirstu nosaukumu. Ralf Polo logo, it kā ir pareizi. Vai ir nepareizi? Ralf Lauren? Ralf Lauren. Pagaidiet, pastīšos logo. Bļa, tas vispār nav kaut kāds logo, kaut kāda dirsā elē, tas logo viņam ir. Tas kaut kāds fake krekls vēl pie tām ir. Bija, kā teikt, arī tiešām, kā mēs plānojām. Paldies. Tā jāiet laikam augšā, ne? Matīs gribēja ļoti Santu. Un vēl joprojām grib. Un Santa? Viņš izgāja priekšā viņam. Santa pašlaik ir neapmierināta par to, ka viņš ļoti daudz runā. Ja šeit ir viena istaba, kur es reāli nojūdzos pagājuši gadu rīkojot pasākumu. Ok. Es zinu, kāpēc. Man vajag pieturēt. Te jau aizņemts. Mēs jau būtīgi. Bet jūs varat atnākt apstīties mūsu istabiņu. Mēs jau iesaldījām. Jūs kā pirmi, tu rāstins te jau brīvā. Kāpēc viņš iet sasveicināties? Čau, tu tikko viņu... Tā duša. Jo, te ir fucking nodalās šo bļādi. Es jau neko nezināju. Jūs tikai televīzors. Jūs varat viņu ņemt? Mums ne. Nē, bet es vismaz pagaidām apsveicu, kā teikt. Bija interesanti paskatīties, kurš ko izvēlēsies. Es, protams, biju noskatījusi Deividu, ka viņš varbūt mani izvēlēsies, bet beigās izrādās, ka viņš Martu izvēlējās. Labi, taču veiksmi jums. Bet grupas apskāviens. Māja ir tāda, kur tu reāli pilnībā, radoši vienalga kādā izpausmē izpausties. Principā viņa ir pilnīgi visam, nepārspīlējot. Šeit jāiet. Istabiņa diezgan mājīgi izskatās. Skaista istabiņa, maziņa, bet skaista. Piemīlīga istabiņa, man patīk. Es nevaru. Es viņu gribu nobanot. Ko viņš, bļaļ? Irumģīs, kā tava mīra at bestjutufu jaku unetrtutev. Šitādu šketu, ja man atvestu, biškopi šito, viņš varētu iet tālāk savas bites kopt. Viņš ir tīzels kā zābaks, viņš reāli tīzlenis ir. Lai viņam būs laba nakts, cerēsim viņam visu to labāko, saldus sapnīšus. Esmu pateicīga, ka man neizvēlējās. Es varēšu uz puišiem paskatīties no malas. Kā viņi sevi parādīs no malas, ko viņi darīs, kādas būs tālākās rīcības. Pats labākais ir pats vēlākais. Mēs tagad paskatīsim, kas un kā varbūt viņam tur viens otram nepatīks. Un tad viņi atskries pie mums momentu. Nē, šitas jau te ir aizgājis. Viņas jau, viņas neizvēlējās, un tagad viņas, saprot, ka viņas ir zaudētājs. Bet, tad jau būs par vēlu. Bet viņas ir adekvāti. Ļuba ir adekvāti. Šobrīd es gribētu bišķiņ vairāk pati, protams, sasvērties un komunicēt ar citiem. Tieši ar mierina sevi, Deividu, Deivids Mārcis. Jo no Matīsa puses ir ļoti daudz informācija. Labi. Jā, ar viņu vaibiņš ir īstenībā notoks Deividu. Viņam ir vaibs, viņam ir tā to auru, to harmoniju no viņa puses. Zin kā, man tā kā jāsāk cilvēkiem, es drausmīgi jūtu to enerģiju, tā kā pozitīvo, un tas tāds riktīgi foršs, tas tā kā mūdiņš. Jums būs labā nakts. Nezinu, pastīsies filmu, gan jau papļāpās.
Un ko pa nakti? Riktīgi dosiet vaļā? Īstabašu nezinu. Negribētos mani aiztikt. Tu redzēji, kā viņš spēlējās ar tiem prezervatīviem. Viņš naktī varbūt būs arī tikpat trakulīgs. Es jau nav jāpaņem laiku, jau iedoru. Tu paņem līdzi un tu vēlāk viņam. Nu, pagaidām, labi, sakat, ko gribat, bet pagaidām viņa parāda sevi no labākās puses. Viņa ķipa tā kā mums nebūs nekas, tā kā pirmā nakts mēs tikko iepazināmies, nekādā gadījumā. Ķipa, viņa parāda sevi no labākās puses. Tas ir labi. Naktī. Kurš teica, ka vajag prezervatīvu? Nevajag, nē. Drošībai. Nu labi, tad jau redzēs. Kādai Bet visā drošībai? visumā pārīši sadalīti, istabiņas atrastas. Tagad varam mesties iekšā jautrajā būs vai nebūs ballītē. Elnā. Tu esi gatavs dejai? Davai. Mārtīs. Bļā, tās tupeles viņam. Un jūs sakat, ka man ir slikti apavi? Bruh, what the fuck is this? Tas ir goofy apavi. Mārtīs, tur reku pie tā krustiņa. Labi, nāc tevi jānodeļo. Nāc goda vietā. Es pats aizies. Tas ir mūsu uzdevums tev. Viņš jau izģērbās. Matīs, tev sanāks savaldzini mūsu. Ieslēdz savu tīģerīšu. Matīs uzdevums ir Kā ko savaldzināts. orģinālāk. Nē, Matīs uzdevums ir vienkārši Matīs uzdevums ir Nobanojot viņa kāds. Viņa grib, Davai, savaldzini, Matīs. Davai. Es ar tevi iedzeršu. Mēs visi ar tevi iedzeršu. Davai, Matīs. Davai. Es viņu dzirdēšu, viņu sapratīšu. Veiksmīgi tev. Matīs, davai, dēla. Tev dziesma skan aiziet. Aiziet. Varbūt tas ir viņa Wow, krāsā, davai. Matīs, davai. Kurš? Ak, nē. Kurš, lai dzird dziesmu? Reku, kas priede? Tas būs pirmā reize, bļāviens. Nē, šeit. Nu, tev ir jādejo. Jā, tev ir jādejo priekšā. Nu, tev ir jādejo. Tu vari padejot uz galda. Jā, uz galda. Uz galda, kāpj uz galda. Tad jau jānāk. Bļāķ, uz ko es skatos? O, cieliņa? Paldies, Liels. Paldies. Tu man cieliņu atnes. Pēc tam ēdīšu. Tas nebija domāts. Viņu nobanoja pēc šitā. Kādi notikumi risinājās naktī, kur katrs gulēja un vai no rīta mūsu jaukā kompānija būs tikpat draudzīga? Vai arī vēl kāda mēbele cieta? To mans dārgais skatījums. Kas tikko bija? Viņš pliks tikko izlaica Notikumi ārā no risinājās baļas. naktī, kur katrs gulēja un vai no rīta mūsu jaukā kompānija būs tikpat draudzīga? Pagaidiet. Vai arī Viņš tikko ar pliku pipeli izlaica ārā no baļas. vēl kāda mēbele cieta? Bļāķ, nu es neesmu bijis vienkārši, nu nahu viņi liek tos kadrus iekšā, čalam leģit tur plika pipele. Viņš prosta ar pliku peteni izlaica ārā, tas pats fujeks. Vai arī vēl kāda mēbele cieta? Bļāķ, čīsta, viņam prosta pipele tur ir. Viņam prosta pipele. Jūs teicāt, ka te kaut ko blūros reāli. To, mans dārgais skatītāji, jūs redzēsiet nākamajā Būs vai nebūs sērijā! Nebūs nākamā sēta, tāpēc, ka man jābeidz streams, lai varētu izcest strīmu, jo tur čali prosta
Čalis просто Drake cosplay uztaisīja, просто pipali tur. Nu, goda vārds. Nē, nebūs vēl viens sērija, nebūs jaunieši. Lies Zuka, paldies tev liels. Anonīmais, Zāle, liels tev paldies Zāle par atbalstu šodien. Kaktus, Aleks, kas mums te vēl bija, Jānis, Ozoliņš, kas mums te vēl, Merkju arī bija, par 10 bitiem neredzēju. Markus, tas tur, Markus Speķis, Markus Paspeķis, Markus Peseckis, piedod, bro, neapvainojies, ja tu vēl te esi. Gribu draudzēties ar tevi noteikti. Paldies visiem, liels, ka skatījāties streamu, un tiekamies ar jums rīt vakarā, ar labu nakti. Davai, čau, čau, čau. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah, yeah. Do the wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah. I'm sexy and I know it. Hey. Yeah.